Droši sēdieties visi, kas vēl meklē vietu. Labdien visiem, kas vēl mēģina atrast sevi šajā te Cēsu pils laukumā jaunatnes starptautisko projektu aģentūras teltī vietā visiem. Droši sēdieties uz pufiem. Pufi ir domāti tieši lietus režīmam, tā kā, ja esat ieradušies, lai dzirdētu sarunu diskusiju par tēmu brīvprātīgi cietumā, droši nāciet tuvāk, lai jūs nesaslapinātu lietus, bet visādi citādi mēs esam gatavi sākt. Sveiki visiem arī, kas pieslēgušies tiešraidē un skatās diskusiju caur savām viedierīcēm. Tātad mans vārds ir Anna Paula Gruzdiņa, un jūs esat ieradušies uz diskusiju, kuru rīko biedrība Rada vidi pats no Liepājas sadarbībā ar jaunatnes starptautisko projektu aģentūru, un iezīmējot lēnām tēmu arī mana pieredze ar ieslodzījumu vietām un brīvprātīgo darbu ieslodzījumā ir tieši saistībā ar biedrību Rada vidi pats Liepājā, kur arī es pirms jau vairākiem gadiem īstenoju projektu ar nosaukumu uz Dosnus Mugaizona. Un tas bija projekts, kuru tiešām apstiprināja un kura nosaukumu visu cieņu jaunatnes starptautisko projektu aģentūras darbiniekiem. Viņi tiešām iemācījās izrunāt, un tas bija projekts, kurā mēs ar kolēģiem aizvadījām 2 gadus apmēram nodarbības brīvprātīgo darbu Liepājas ieslodzījuma vietā. Un tātad esat, kā jau sapratuši, droši vien šeit mēs runāsim par tēmām, kas saistās ar brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietā. Un, ja jūsu galvā šobrīd raisās jautājumi, ko brīvprātīgi cietumā, kāpēc, ko tas īsti nozīmē un kāpēc tas ir vajadzīgs, tad jūs esat pareizajā vietā, kur dzirdēsiet iespējams kādas atbildes, iespējams vēl vairāk jautājumus, kas pat varbūt ir vēl labāk. Un, lai sāktu diskusiju, gribētu vispirms mazliet patestēt temperatūru no klausītājiem. Gribētu aicināt, lūdzu, paceliet roku, kurš no jums ir pazīstami ar kādu, kurš ir saistīts ar vai no darbu ieslodzījuma vietā vai ar būšanu ieslodzījumā. Droši paceliet tā. Ok, ļoti labi. Tātad mēs te esam, ļoti labi, ka mūsu diskusijas dalībnieki arī ir šajā tēmā, kā teikt, mazliet pieredzējuši. Un otrs jautājums, kurš no jums ir bijis Karostas cietumā Liepājā? Jā, arī. Ļoti labi, kāpēc to jautāju? Jā, jo Karostas cietums ir vienīgais turistiem atvērtais cietums, militārais cietums Eiropā, un atsaucoties uz Liepājas turismu informācijas datiem, 12,000 cilvēku gadā, vasarā, ciemojas Liepājas Karostas cietumā. Tātad cilvēkiem šīs vietas tiešām interesē, un cietums ir interesanta tēma, bet šie cilvēki, kas ar diskusijā piedalīsies šodien, kurus jūs dzirdēsiet, ir mazliet citas motivācijas, visticamāk, nekā tie, kas dodas uz Karostas cietumu turismā, un droši vien arī tie ir mazliet citi statistikas cipari, cik daudz dodas uz ieslodzījumu vietām, par kurām mēs runāsim šeit šodien. Tad arī aicināšu iepazīstināties mūsu šīsdienas diskusijas dalībniekus ar īsu iepazīstināšanos ar savu lomu saistībā ar darbu ieslodzījumu vietā, īpaši jauniešu kontekstā, un mazliet ieskicējot ģeogrāfiski savu atrašanās vietu, lai mēs tādu karti mazliet saliktu. Tā kā, kur tieši jūs darbojaties un ar ko? Droši. Aicināšu tad brīvā formā secībā no manis. Okay, jā, labdien! Mani sauc Elīna Brīlā, esmu psihologs un nestrādāju šobrīd cietumā, bet darīju to pirms 4 gadiem. Biju kontaktpersonā Olēnas cietuma atkarīgo centrā, un kā es mēdzu teikt, tā bija interesantākā pieredze manā mūžā, kuru es nekad negribētu atkārtot. Un tam ir savi iemesli, bet es vienmēr saku, tā bija ļoti interesanta, ļoti vērtīga pieredze, bet intensīvi strādājot šajā vidē, ļoti izdedzinoša. Ja? Un kāpēc par brīvprātīgo darbu šodien runāšu? Tāpēc, ka mēs bijām tie, kas intensīvi uzņēmām brīvprātīgā darba veicējus pie mums, lai viņi nāktu mums palīgā, iedot to, ko mēs paši nevaram. Paldies! Jo, paldies! Klāsma!
Labvakar visiem! Mans vārds ir Lāsma Kokoreviča, un es strādāju ieslodzījuma vietu pārvaldē, centrāla aparāta resocializācijas daļā. Un mani darba pienākumi jau 5. gadu ir saistīti ar brīvprātīgo darbu, brīvā laika aktivitātēm ieslodzījuma vietās, tā skaitā ģimeņu saišu stiprināšanu. Pirmos 3 gadus šajā karjerā es pavadīju tieši ESF projektā, kur mēs ieviesām brīvprātīgā darba sistēmu un izveidojām to. Un tad, kad projekts noslēdzās, tad man uzaicināja strādāt centrālajā aparātā un turpināt turēt rūpi par šo jomu. Mums laikam zināt katram savs mikrofons, jā, droši. Jā. Labvakar, mani sauc Ginta un es... Esmu CES audzināšanas iestādes nepilngadīgiem resocializācijas daļas priekšniece. Jā, mums nav vadītāja, mums ir priekšniece. Un saistība ar brīvprātīgo darbu, jā, tad, kad Lāsma sāka viņu ieviest ieslodzījuma vietās, tad arī mēs sākām meklēt tās iespējas, kuras mums būtu vislabākās un atbilstošākās. Tātad Ginta visīsāko ceļu šodien mērojusi no Cēsīm, jā? Sapratu, pareizi? Nē, nepareizi sapratu. Nekas. Darba vieta Cēs, jā, bet šodien mēs esam tieši ar savu brīvprātīgo no ieslodzījuma vietas pēc viena jauka forša pasākuma. Jā. Man savs. Labvakar, Lolita Terēza Nicmane, brīvprātīgā. Un šovakar tikai un vienīgi par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgā tiesu sistēmā esmu jau 9 gadus, bet brīvprātīgā ieslodzījuma vietās esmu kopš 18. gada. Nedaudz mazāk. Un pēdējie 3 gadi ir tikai un vienīgi CES audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, jo tā kā pie viņiem nokļūst, tad jūs zināt, ir dažādi rīki, ar ko cilvēkus pieknaģē. Ja? Tad mūs tā stipri pieknaģēja mani un manu komandu, kad tikko arī draudi izskanēja, mēs nelaižam nekur projām. Mēs arī negribam projām. Un kā Ginta teica, jā, mēs tikko pusstundu atpakaļ aulēkšiem uz šejieni no lieliska pasākuma, par ko varbūt vēlāk varēs pastāstīt vai ne, bet mana ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir Sigulda, un prieks jūs visus redzēt. Tā, sveiki visiem, mani sauc Sergejs Morozovs, esmu Liepājas galdspēļu kluba vadītājs, un kāds sakars ar ieslīdzījumu vietu sanāca tā, kā kamēr es strādāju Dānijā, es strādāju ar riska grupā jauniešiem, kur es ļoti bieži izmantoju galdspēles kā rīku mācīt kaut kādas prasmes, gan sociālas, gan praktiskas lietas kaut kādas. Un atgriežoties Liepājā, es tiku pie projekta, kas saucās Līdz mēs visi esam brīvi, kur man bija iespēja pamēģināt tādas pašas metodoloģijas arī Liepājas cietumā kā brīvprātīgais. Ļoti labs tāds geogrāfiskais pārklājums. Liepāja, Sigulda, Cēsis, Rīga. Aizmirsu, Elīna. Tā kā toreiz Olēna. Aha, labi. Ļoti labi esam to mūsu geogrāfisko pārklājumu iezīmējuši. Mēģināšu iezīmēt tālāk šo tēmas pārklājumu. Šīs dienas tēma ir par un ap jauniešiem ieslodzījuma vietā. Varbūt mēs varētu kopā iezīmēt, kas ir tas vecums, par ko mēs runājam? Kas ir jūsu auditorija? Cik daudz jaunieši varbūt procentuāli ir ieslodzījuma vietās? Kas ir tā darba grupa? Varbūt Lāsma, varbūt, jā, droši arī principā diskusijas gaitā, ja es uzdodu jautājumu, kurš ir varbūt nav konkrēti adresēts, bet jūs dzirdat atbildi, vai tieši ir jums adresēts un jūs nejūtat sirdī sev atbildi, droši pāradresēt viņu atpakaļ man, vai mēs esam lampā runājam par cilvēcību, ir ļoti cilvēcīgi arī nezināt visu, tā kā droši. Jā, Lāsma. Jā, paldies par jautājumu. Tātad Cēsī šeit audzināšanas iestādē nepilngadīgiem mums atrodas jaunieši līdz 25 gadu vecumam, bet nevienmēr. No 14 gadu vecuma un tādi jaunieši līdz 18 gadu vecumam mums ir 0,2 no visas populācijas ieslodzījuma vietas. Tātad līdz 18 gadiem 0,2. No 18 līdz 21 tie ir 1,8%. No 21 līdz 25 gadiem tie savukārt ir 5,9 un no 25 līdz 30 tie ir 9,5. Respektīvi jaunieši līdz 30 gadu vecumam kopā ir apmēram 18%. Šobrīd
Šobrīd sesijas ir 27 jaunieši un arī no 15, man šķiet, tikko bija dzimšanas diena, no 15 līdz 23 gadu. Paldies, jā. Un arī varbūt iezīmējot to brīvprātīgā darba vēsturi Latvijā, vispār cik sena ir brīvprātīgā darba prakse Latvijā ieslodzījuma vietās? Vai tas ir kaut kas jauns, vai tas ir jau sen bijis, kāpēc mēs tagad par to runājam, bet jā, varbūt Lāsma vai varbūt Terēze droši, kur jūt? Jā, nu, teiksim tā, legāli, ja tā to var nosaukt, vai tad tajā brīdī, kad mēs tā pievērsām tam tiešām tādu nopietnu uzmanību un mēģinājām sakārtot savas iekšējās procedūras un visu, lai tiešām izveidot šo te brīvprātīgā iesaisti resocializācijas pasākumos, tas ir kādi 6-7 gadi apmēram. Tas ir līdz ar šo te projektu ESF, kas bija, tad mēs arī ieviesām šo te brīvprātību. Bet skaidrs, ka brīvprātīgais darbs kā tāds, pat ja tas nebija nekā tur īpaši reglamentēts, tas ir jau sena procedūra, sena lieta, kas notiek. Un tā vēsture aizsākās patiesībā pirmais brīvprātīgais darbs ieslodzījuma vietās ir saistīts vairāk ar reliģiju. Bet mūsdienā, jā, tagad jau tas ir attīstījies jau uz citām dažādām jomām, kur brīvprātīgi iesaistās gan sportu, gan sociālajos jautājumus palīdz risināt, vai ar kādām lekcijām, vai galda spēlēm un individuālām sarunām un dažādās citās jomās. Tā kā mēs šo resursu esam ieraudzījuši un sapratuši, ka tas mums ir vajadzīgs. Un, līdz ar to arī tāpēc bija šī aktivitātes projektā, kur mēs arī varējām tad izveidot šo te vidi tā, lai tas varētu būt ērti un sakārtoti. Labi, paldies. Jā, nu tad esam mazliet ieskicējuši to tēmas ģeogrāfisko un varbūt tādu statistikas loku. Nu tad ķersimies klāt tēmai, kas vairāk iepazīst motivāciju un tieši pieredzi un praktisko. Ko tas praktiski nozīmē brīvprātīgā darbošanās ieslodzījuma vietās, bet pirms tam gribu pajautāt skatītājiem, kā jūsuprāt izskatās, nu neizskatās, bet kādas īpašības būtu vajadzīgas, lai darbotos brīvprātīgi ieslodzījuma vietā vai prasmes, droši, kuram ir kāds īpašības vārds prātā, šis ir brīdis, kad jūs varat minēt, pirms mēs uzzinām šo reālo ainu. Neatlaidīgs izskan ļoti labi. Droši sakiet, es pēc tam atkārtošu mikrofonā, lai dzird arī tie, kas ir drosmīgam, jā. Empātija, jā. Pacietīgs. Draudzīgs, jā. Ar brīvo laiku. Jā, ļoti labi. Jā, manuprāt, izskanēja ļoti būtiskas lietas. Tie ir komplimenti, jā, Terēze, Sergei, visi, kas ir brīvprātīgi bijuši. Tad šis bija kompliments jums, bet arī uzreiz jautājums jums. Tātad, kāda bija sajūta un domas pirms pirmās reizes? Varbūt jūs nejūtāties gluži drosmīgi, varbūt jūs nejūtāties, varbūt jūs jutāties tādi, nezinu. Bet jā, kāda bija šī sajūta un domas pirms jūs sākāt, vai kad jūs sākāt darboties brīvprātīgi ieslodzījuma vietā pirms tikšanās ar ieslodzītiem cilvēkiem? Pamierīgo. Tas bija 18. gads, kad pirmo reizi nonācu cietumā. Un tas bija Rīgas centrāla cietums. Mēs bijām komanda, kas tur gājām, un protams, mūs izstāstīja, mums paskaidroja, bet tā pirmā ieiešana, nokļūšana cietumā, kas ilga aptuveni 3 stundas, tā parādīja to, ka principā nav drošākas vietas. Par tevi parūpēsies, tevi nekur garām neaizlaidīs, uz toleti bez atļaujas aiziet nevarēsi. Un vēl vesela virkne lietu, kuras vienkārši tu nevari izdarīt un tev nevar izdarīt, ja vien tu neizdomā pārbaudīt, cik labi strādā apsardze. Labi, Terēze, paldies, un Sergei. Tā, kāds tieši bija? Kādas bija tavas pirmās sajūtas, vai pirms tu devies, vai kad tu devies, respektīvi, sākot darbu, sākot tiekoties ar cilvēkiem ieslodzījuma vietā? Kā tu jūties? Kā tas bija? Jā. Sāksim ar to, ka es
dzīvoju visu savu jaunatnī tā kā Karostā, tas ir tas nelabvēlīgs rajons. Trāpīju ar jautājumu. Jā, un dēļ tā man jau bija kaut kā tā kā iekšējā sajūta, ka, ja es iešu iekšā, tad man būs tā kā ļoti līdzīga sajūta, tā kā bērnībā, sētā, tā kā ar draugiem tikties. Tā nav labākā vieta, lai tikties ar draugiem, bet, tā bija. Bet ienācot iekšā, tā arī bija. Un tas ir... Es varēju tā kā droši tā kā sarunāties ar visiem ieslodzītiem darbiniekiem un katru reizi nākot iekšā, tā kā ar vienu atnāc 1., 2., 3. reizi, un katru reizi bija tā kā sajūta, ka es gribu nākt iekšā ar tām galdspēlēm un spēlēt ar saviem draugiem, ja mēs tagad jau tā runājam, teiksim tā. Ļoti labi. Un varbūt ir vēl kādas pirmās pieredzes vai sajūtas, ko jautāja varbūt vairāk Terēzē un Sergejam kā brīvprātīgajiem, bet arī Elīna ir bijusi brīvprātīgā vai es uzņēmus. Bet ja jums ir kāda vēlme un dzirksts šajā jautājumā, izteikties droši. Vai man ir mikrofons? Ne, es atceros, protams, kā tas bija vispār ienākt pirmo reizi arī kā darbiniekam. Tas bija diezgan iespaidīgi, jā. Bet es varbūt atceros pirmās reizes, kad mēs uzņēmām brīvprātīgos pie mums, jā, ieslodzījuma vietā. Un tas bija ļoti interesanti, jo ne tikai notiesātajiem puišiem, jo es biju ieslodzījumu vietā, kur bija tikai vīrieši, ne tikai viņiem bija interesanti, bet arī mums, piemēram, dzirdēt saksofonu koncertu, ja? vai piemēram, svinēt Līgo svētku pasākumu kopā ar kādu tautas mūzikas kopu. Ja? Man bija sajūta, ka es esmu darbā, bet ka tas gandrīz nav kā darbs, bet kā tāds interesants hobijs. Jā, tāda bija tā sajūta. Saudabīgs, interesants hobijs. Jā, es arī varu padalīties ar savu pieredzi. Protams, ka filmas un kultūra, visu, ko mēs esam redzējuši, uzbur noteikti ainu par to, kā izskatās ieslodzījuma vietas, kādi varbūt tur ir cilvēki, un tad jau, protams, arī mūsu fantāzija strādā un pievieno arī kaut ko, un visādas emocijas nāk. Un manā gadījumā tas tā arī notika sākumā. Pirms es iegāju iekšā ieslodzījumu vietā, arī bija viss šis fons manī klātesošs. Man bija tā iespēja, jā, kad es sāku strādāt, tas bija Covid laiks, un tāpēc man nebija sākotnēji iespējas nokļūt ieslodzījuma vietā, bet tad patiesībā ar Lolitu, es nezinu, vai tu atceries, bet tā bija, kad mēs devāmies kopā uz Rīgas centrālu cietumu, tā bija mana pirmā reize, kad mēs stāstījām par līdzgaitniecību. Un tāpēc tas bija ļoti jauki būt tur kopā ar tevi, bet tas bija arī tāds interesants moments, kad man vajadzēja apstāties 50 30, 40, diezgan daudz tur bija priekšā un stāstīt par līdzgaitniecību. Tā ir atsevišķa brīvprātīgā forma valsts probācijas dienestā. Un tad man likās, man būs ļoti bailīgi un gribās kaut kur noslēpties un nezinu, ko uzģērt vispār ejot uz cietumu. Bet tajā brīdī, kad es tur apstājos un sāku runāt, un es ieraudzīju tās acis, kas uz mani skatās, es sapratu, patiesībā tie jau arī ir cilvēki, un viņi mani dzird, un viņi mani redz, un es redzu viņus, un viņiem tas, ko es stāstu, var būt ļoti noderīgs, un tā vēsts, ko es nesu, tā arī ir svarīga. Tāpēc visas manas bailes, visas mani priekšstati par to, kas ir ieslodzījuma vieta un kas ir tie cilvēki, tur tajā brīdī izgais. Jā. Mana pirmā reize ieslodzījumā arī bija īstenībā kā brīvprātīgajiem, jo man pēdējā kursā policijas akadēmijā, kad tāda vēl bija prakse, kuru es gāju CS probācijas dienestā, un viņiem ir jau, es nezinu, cik gadus vairāk, man liekas, 20 vairāk, iet akcija cilvēks cilvēkam, un viņi nāk pie mums Ziemassvētkos un pirms Jāņiem ar vai nu kādu populāru cilvēku, vai nu ar kādām spēlēm, un pirmo reizi es nācu ar viņiem uz akciju cilvēks cilvēkam, atceros uz Ziemassvētku akciju, un tad arī bija tāds satraukums, bet pēc tam bija likās, viss ir forši. Un pēc tam, pēc vairākiem gadiem, es atgriezos kā darbinieks. Ļoti labi, paldies. Ginta minēja tātad Ziemassvētkiem, Jāņiem. Labprāt noskaidrot, cik bieži jūs ejat
ieslodzījuma vietā kā brīvprātīgie. Varbūt arī no ieslodzījuma vietu pārvaldes puses, varbūt cik bieži vispār notiek šīs te nodarbības vai tikšanās, vai šis te brīvprātīgā darba saturs. Jā, varbūt Sergejs ar Terēzi var par savu pieredzi. Cik jūs bieži esat cietumā? Nu, jā, dēļ tā, ka es to darīju projekta ietvaros, es tur gāju 2 reizes mēnesī. Bet tagad mēs runājam jauno sadarbību, kā es personīgi, ka brīvprātīgais var sadarboties ar ieslodzīto vietu pārvaldi, un tur ir tādas domas, ka varbūt 1 reizi mēnesī ar to arī būs labi. Gan man, gan tiem cilvēkiem, pie kuriem es iešu. Jā, nu man drīzāk patiešām to, ko es pasmējos tev, es neeju ārā. Nu, īstenībā vasara arī tas laiks, kad mana profesionālā joma ir aizgājusi atvaļinājumā, un mans laiks ir tikšanās un būšana ar puišiem, ne tikai man, bet arī visai komandai. Ja paņem vidējo statistisko, tad reizi nedēļā, un nu jau vasara briest pat 2 reizes nedēļā, jo ir dabūti projekti, puiši ir dabūjuši projektiņus uz 2 gadiem, un mēs strādājam un veidojam, un mēs tikko ar Gintu, kā jau teicu, atlecām uz šejieni ātri, jo vienā no projektiem bija radošā darbošanās. Kā tu teici, kas mums... Dārza svētki mums bija, kas ilga principā no 11:30 līdz 5:00. Ar ēdienu gatavošanām, sarunām, ar visu. Bet jā, es varu rēķināt vidēji nedēļā reizi, es esmu kā brīvprātīgā cēsīs. Jā, Lāsmē, kādu komentāru par statistiku, cik bieži notiek brīvprātīgais darbs, kā tiek organizēts? Jā, mums ir 9 ieslodzījuma vietas pa visu Latviju, un ir tā, ka vairāk tās brīvprātīgo aktivitātes vairāk koncentrējas ap Rīgu. Tur mums tomēr ir aktīvāki pilsoņi, un tāpēc, ja kāds šeit ir no Jēkabpils, piemēram, vai Valmieras, vai Daugavpils, tad droši rakstiet un sazinieties ar mums, jo mēs tiešām tajā Latvijas daļā ārkārtīgi meklējam brīvprātīgos. Bet, nu, cik bieži? Nu, katru nedēļu noteikti. Iļļuciem sieviešu cietumā katru dienu tas notiek arī brīvdienās. Un, es arī tikko pati pirms devos uz Lampu iegriezos sieviešu cietumā Iļļuciemā, kur bija Līgo dienas sporta spēles organizēja mūsu brīvprātīgie. Un tas jau ir jau kā tradīcija 4. gadu un ļoti jauks pasākums. Un arī veids, kā jaunas tradīcijas ieviest ģimenēs, varbūt nodarboties ar sporta spēles un šādā veidā. Mēs dzirdējām, jā, Līgo, tātad sporta spēles dārza svētki. Ļoti labi, tad mēs varētu pieķerties jautājumam, kas ir tas, ko ieslodzījuma vietā dara brīvprātīgie? Kas ir tas, ko drīkst darīt, ko var darīt, ko vēlas, lai darītu paši ieslodzītie, varbūt, vai varbūt kas ir tas, ko vēlas darīt cilvēki, kas iet brīvprātīgajā darbā, respektīvi tēma, ko brīvprātīgie dara, un varbūt ko cilvēki ieslodzījumā sagaida, kas būtu nepieciešams, kas būtu viņa vajadzības. Jā, kas izriet no brīvprātīgā darba likuma, tad tur ir skaidri noteikts, ka ar brīvprātīgo darbu mēs nevaram aizvietot algotu darbu, un pie tā mēs arī tā kā pieturamies, ka resocializācijas mūsu daļa dara savus uzdevumus, un brīvprātīgie ir kā lielisks papildinājums tam. Un mums ir 6 jomas, tas ir brīvā laika aktivitātes, sports, ir ģimeņa saišu stiprināšana, atkarība mazināšana, darba prasmes un izglītība, un tad ir sociālie jautājumi risināšanas. Šīs ir 6 jomas, kurās mēs aicinām brīvprātīgos darboties, un tad tas var būt viss kaut kas, varbūt vēlāk ieskicēšu padziļinātāk, bet šīs ir tās 6 jomas, kurās mēs aicinām brīvprātīgos darboties. Un kuras ir tās, kuras jūs darbojaties, kurās Sergej, tu un Terēze dzirdēja galda spēles? Tas arī, jā, droši var pakomentēt galda spēles vai... Jā, galda spēles, tas ir tāds tā kā primārais rīks, ko mēs tā kā izmantojam tajā pasākumā, bet arī ārpus tā mēs mēģinājam taisīt spēles, tā kā galda spēļu dizains. Mēs uzaicinājām vienu brīvprātīgo no Itālijas, un tad viņš, kā īstais Dungeon Masters, viņš pastāstīja viņam, kā ir uzbūvēta spēle, un
pēc tam mēs mēģinājām tā kā uztaisīt ar jau esošiem tā kā gataviem galdspēlēm kaut ko savu. Tā kā arī tāda radošas. Bet es arī dzirdēju no tā kā kolēģiem, kuri iet Liepājas brīvprātīgi, Liepājas cietumā kā brīvprātīgie, viņi mēģināja organizēt ēst gatavošanu nodarbības. Tādas bija, pēc tam arī Radividi pats brīvprātīgie, Linda. Tā kā viņa taisa kaut kāds grāmatu pulciņus, kuri cilvēki tā kā lasa grāmatas, un pēc tam, varbūt to arī var vairāk pastāstīt nekā es par to. Bet, tas nodarbību skaits ir ļoti tā kā plašs. Tā kā tur it kā var darīt gandrīz visu kaut ko. Jā, Terēze, redzu, jau sniedzas. Mani nevar palaist garām. Sākt ar tādu gan individuālā, gan grupu darbošanās. Individuālās tās ir atbalsta sarunas, tās ir krīzes intervences, tā ir gatavošanās doties ārā no ieslodzījuma un sapratnē, vismaz mēģināt aptvert to loku un lauku, kas ārā gaida, kas jāizdara. Tātad resocializācija vārda pilnā nozīmē. Protams, arī individuāli sarunas un smiešanās un bumbas paspārdīšana un tā tālāk, bet otra sadaļa ir grupu darbi. Tātad, es viņu lieku zem tāda viena nosaukuma neformālā izglītība, bet īstenībā mēs mācamies strīdēties, mācamies saprast emocijas, mācamies cieņpilni runāt, izturēties pret sevi ar cieņu un raujam vaļā radošumu. Un, mums arī šogad būtībā pusotra mēneša laikā puišu radīta grīdas spēle tapa, kurā tika izveidota kā vienojošais elements ģimenes dienām, tāda ģimenes saišu stiprināšana, kur arī esmu klātesoša ne tikai es, bet arī mani kolēģi. Un šīs dienas noslēgumā puišu teiktas, kāpēc tik ātri beidzās. Nezinu, jāprasa Gintai. Paldies. Jā, mums ir tāda, teiksim, cenšamies aptvert tādu, tās visas intereses, kas ir jauniešiem, un šobrīd ar projektu, ko mēs esam veiksmīgi saņēmuši, tādu iespēju īstenot, ir tās jomas ir ļoti dažādas, un tas sākums, es nezinu, man neliekas, ka 3 gadi jau pagājuši, bet tas pats sākums, jā, Terēze tika uzrunāta. Es nezinu, kā es to kontaktu dabūju un kā es uzzināju par jums, bet jauniešiem bija tāda savstarpējās attiecības, kuras gribējās ar viņām pastrādāt, teiksim, kaut kāda tāda agresija vairāk un visu, un tad mēs sākām plānot, iejaucās Covid, un pēc tam es to pirmo reizi atkal neatceros, kā mēs satikāmies, bet pēc tam tapa tāda, teiksim, tika uzdots jautājums, vai ir iespējams pastrādāt individuāli ar jauniešiem, kuriem tuvie cilvēki nevarēja vai negribēja vai nevēlējās vai nebija tāda iespēja atbraukt pie viņiem jau 3 un vairāk gadu, un teiksim, viņi tādi vientuļi jutās, un tad tika pieaicināta Terēze un viņas komanda, un atceros tās pirmās tikšanās un visu, un šobrīd jā, tie pāri, un tālāk jau tas aizgāja, kad parādījās vajadzības, intereses, un šobrīd jau mēs rakstam arī vēstules pat prezidentam, lai uzaicinātu viņu pie mums ciemos. Viņš šodien kaut kur vispār bija, kaut kur staigāja. Kā? Vajadzētu noķert. Jā, droši. Es gribētu atbildēt tev, Anna, uz to tavu jautājumu. Vispirms man gribas pateikt, ka viena tāda forša lieta, ko es atceros no brīvprātīgajiem, kas pie mums nāca, tie bija pieredzes stāsti. Un tas ir ļāvis iepazīties ar visādiem foršiem cilvēkiem, ar kuriem pēc tam sadarbība ir turpinājusies arī ārpus cietuma sienām. Un lielākoties atkarīgo centrā tie bija pieredzes stāsti no dažādiem cilvēkiem, kas ir bijuši vai ieslodzījumā, vai ir lietojuši vielas, vai veikuši procesus, un ir nākuši vienkārši pastāstīt puišiem par to, kāds ir bijis viņu ceļš uz brīvību un neatkarību no vielām un procesiem, un varbūt rosināt viņus to ceļu noiet īsāku. Ja? Bet tu uzdevi mums visiem jautājumu,
kas ir tas, ko viņi paši gribētu. Jā, ko viņas sagaida vai gribētu. Jā, un tas, ko es nezinu, kā ir šobrīd, varbūt, ka tas ir mainījies par šiem 4 gadiem, bet es atceros, ka mūsu puiši, viņi pat tā kā neuzdrošinājās gribēt kaut ko. Viņiem nebija saprotams sākumā vispār šis formāts, ka viņi drīkst gribēt kaut ko uzaicināt un kaut ko piedzīvot, kas nav iespējams ieslodzījuma vietā. Un tas viņiem vienmēr bija tāds liels brīnums, ka pie viņiem atbrauc kāds, kurš grib viņiem kaut ko dot, un viņiem sākumā tiešām nebija šis brīvprātības princips vispār skaidrs. Jā, viņi jau tā brīnījās, piemēram, par formu, kādā mēs strādājām, jā, kad tur bija diezgan ciešs kontakts ar kontaktpersonām. Bet, ja vēl kāds atbrauc vienkārši tāpat, dēļ savas iniciatīvas, viņi to nesaprata. Un tāpēc viņi bija ļoti piesardzīgi, un varbūt, ka tagad tas ir mainījies, ja, un viņi ļoti gaida un ir ļoti priecīgi, bet sākumā tā nebija. Jā, es arī varbūt, ja drīkst papildināt, jā, kaut kādā mērā tas nedaudz ir mainījies ar šo, bet tāpat tas vienmēr ir, man liekas, tas ir tāds skaļš vārds, ko teikt, bet tomēr es tā vienmēr to saku, jo tas kaut kādā mērā tā ir tāds terapeitisks process, jo tiešām šī ir tā sabiedrības daļa, kuram ir tā dzīve bijusi tiešām skaudra, un bieži vien nav bijuši tādas atbalsta personas blakus, ne ģimenē, ne draugi, ne skola vai kā savādāk, un tad, ja kāds pie tevis brauc, dāvāt savu laiku, dāvāt savas zināšanas, savas prasmes, savas pieredzes arī, tad tas, un vēl bez maksas tev par to nemaksā, un tev tāds nekāds, varbūt status, ka tu esi ieslodzījuma pārvaldes brīvprātīgais, bet principā nekā tam līdzīgi, un tāpēc tas raisa tādas pārdomas dziļas, jā, kad arī tā var kaut ko dāvāt otram cilvēkam bez maksas. Es atceros, mums arī mūsu projektā Liepājā arī jaunieši, ar kuriem mēs aizvedījām nodarbības, viņi jautāja, viņi sagaidīja kaut kādas, nezinu, tā nebija pirmā nodarbība, tā nebija trešā, tā bija kaut kāda, nezinu, 7. varbūt, un tad viņi saņēmās, un tad, bet vispār, kāpēc jūs te nākat? un jā, tas bija arī interesanti mēģināt pašiem par to pareflektēt, bet papildinot arī jautājumu, ko es pati uzdevu, arī varu padalīties ar mūsu projektu pieredzi, par ko ieskicēja Sergejs, tad, kad mēs sākām kustināt šo ideju par nodarbībām ieslodzījuma vietā ar mūsu jauniešu grupiņu. Mēs gājām ieslodzījuma vietā pie puišiem ieslodzījumā, un mēs uzdevām viņiem jautājumu, kas ir tas, ko viņi, protams, sadarboties ar resocializācijas daļu un noskaidrot, kas ir tas, ko var, ko drīkstētu. Mēs viņiem uzdevām jautājumu, kas ir tāda kā mājasdarbi sagatavot, kas ir tās tēmas, par kurām viņi gribētu kaut ko, lai mēs padalāmies ar kaut ko mēs mākam vai zinām, jo ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam ar viņiem padalīties, kuras mēs zinām no brīvības pasaules, un ir kaut kādas lietas, kuras savukārt viņi ir speciālisti un kuras viņi var padalīties ar mums, tāpēc mēs aicinājām arī uzrakstīt, kas ir tās lietas, kuras puiši ieslodzījumā varētu iemācīt mums, jauniešiem, kas nāca no brīvības, un mēs devāmies uz nodarbībām un mācījāmies apšūt fotogrāfijas ar fantastisku rāmīti, tiešām tādā izšūšanas tehnoloģijām, un joprojām tas rāmītis kaut kur mājās stāv. Un arī pērļošana, es atceros ļoti spilgti, kā sabruka visi mani stereotipi par cilvēkiem ieslodzījumu vietā, kad mums viens puisis tieši atbildot uz šo jautājumu, ko tu varētu iemācīt mums. Tāds, varbūt tāds tipisks, nezinu, cilvēks, ko varētu iztēloties ieslodzījuma vietā. Viņš vienkārši teica, ka viņš varētu mums iemācīt pērļot ziedus, lielformātu ziedus, vienkārši neticami skaistus darbus viņš ir veicis, un viņš, tajās nodarbībās nepiedalījos, es biju pie viņu uz apšūšanu, bet, respektīvi, šie cilvēki arī ir ļoti prasmīgi, un viņi arī var dalīties, un šajā projektā mēs to mēģinām veicināt, ka ne tikai viņi patērē šo te saturu, bet arī, ka viņi var mums kaut ko iemācīt. Ar to virzoties tālāk mazliet uz izaicinājumiem. Jo jā, šīs te vajadzības, kuras mēs dzirdam arī, ka brīvprātīgie piepilda, varbūt mēs varētu pievērsties tam, kas ir šie izaicinājumi, ar ko jaunieši ieslodzījumā saskaras,
un varbūt arī tuvoties tam šim resocializācijas procesam, jo bieži vien mēs, kā Lāsma teica, filmās ir tā. Tātad visi bērni jau no bērnības zina filmās, tātad policisti ķer sliktos, teiksim tā, šajā stereotipiskajā, un tad viņus noķer, un tad viss filma beidzas, viss ir laimīgi. Bet patiesībā, jūs darbojaties tajā jomā, kur tas ir filmas sākums, un tas ir garas un ļoti sarežģīts filmas sākums, kas vairs nav tāds ļoti vienkārši atrisinājums, tāpēc varbūt ķersimies klāt šim posmam, un kas ir šie te izaicinājumi resocializācijas procesā, kas ir vispār resocializācija, ja šis te vārds varbūt tie, kas pacēla rokas, kas ir saistīti ar cilvēkiem, kas ir ar ieslodzījumu vietām bijuši saistīti, tad zina, bet tātad mazliet par resocializāciju un tās izaicinājumiem. Es varbūt to ieskicēšu, un tad tu vairāk par jauniešiem varbūt pastāstīsi un tām vajadzībām. Būtībā resocializācijas process sākās jau ar pirmo dienu, tad, kad cilvēks nokļūst pie mums, un tur ir vairāki elementi, kā mēs to saprotam, vai instrumenti, ar kuriem mēs strādājam. Pirmkārt, tā ir izglītība, tad tās ir darba prasmes, mēs arī tāda psiholoģiskā palīdzība, ir sociālais darbinieks, tāpat arī ir šīs te brīvā laika aktivitātes, kas arī ir daļa no resocializācijas procesa. Tāpat mums ir dažādas programmas, kurās var iesaistīties. Tā skaitā atkarību mazināšanas programma, mums ir atsevišķs cietuma, Olainē mums atrodas atsevišķs centrs, kur tieši notiek šī strādāšana intensīvi katru dienu ar šo te jautājumu. Un tad, kā jau minēju, dažādas programmas, bet ar to ideju tādu, ka tas palīdz iegūt tās zināšanas vai prasmes, kuras pēc tam arī, protams, strādājot ar sevi, var izmantot, atrodoties jau sabiedrībā. Un tāpēc arī tas brīvprātīgais darbs ir svarīgs, jo brīvprātīgais pārstāv sabiedrību. Tajā brīdī, kad cilvēku izraida no sabiedrības, ir ārkārtīgi būtiski, ka brīvprātīgais, kurš ir daļa no sabiedrības, ka viņš tomēr atgriežas vai dodas pie ieslodzītā, lai veidot šo te tiltu un veidot šo te ideju vai sapratni, ka labi, patīk, kā Terēze teica, ka nevis cilvēks ir slikts, bet darbi ir slikti. Un tāpēc, brīvprātīgais veido šo te tiltu atpakaļ ar sabiedrību, ka viņš saprot, es varu kļūdīties, bet mani gaida atpakaļ, un šeit es varu iegūt visas prasmes, kas man ir nepieciešams, lai varētu tad tālāk virzīties un būt daļa no sabiedrības. Un tad varbūt pakomentēsi par jauniešu vajadzībām. Jā, man tāda, kad Lāsma runāja, es atcerējos viens kolēģis teikto psiholoģi, kas pie mums strādāja, viņi mums jautāja, kādu kaimiņu tu gribētu sev blakus labāk. Cilvēku, kurš ir 10 gadus nosēdējis 4 sienās, neko nav redzējis, dzirdējis un neko nezina, vai cilvēku, kurš ir strādājis, mācījies, risinājis savus problēmas un tad atgriezies brīvībā. Un tā ir varbūt tā ir tā atbilde, kāpēc būtu jāstrādā. Ja par jauniešiem, tur ļoti individuāli, bet tās pirmās, man liekas, tās asākās un akūtākās tādas lietas, ar ko viņš saskarās, tas ir režīms, tas ir rāmis, disciplīna, kad, kā es 15 gadus nodzīvoju, vispār nevienu neesmu klausījies, man neviens neko nav aizliedzis, un pēkšņi man ir jāpilda pienākumi, man ir pienākumi, tiesības un atbildība jāuzņemās par katru vārdu. Es nedrīkstu lamāties, un šodien es Terēzei arī teicu, kad pasākums noritēja tā, kad Terēze nedzirdēja nevienu, es dzirdēju vienu, kas paspruka lamvārds, un dziesmās, kas mums skanēja, bija, man liekas, vairāk. Bet tas ir tāds, vēl ka tu esi nošķirts, ļoti daudziem ir tas, kad ir nevis daudziem, bet daļai ir, kad viņš ir prom no vecākiem, no mājām, ir arī tādi. Tas vēl grūtums, kas varētu būt, ka tie, kas ir lietojuši, kad viņiem vairs nav iespēja to darīt, kad tagad ir tāds stop, jo mēs esam ļoti maza ieslodzījuma vieta un, teiksim,
Jā, vēl viens izaicinājums. Sociālie tīkli, telefoni mums nav. Un piekļuvi ir tikai atsevišķos gadījumos, kad mēs kaut ko gatavojam, meklējam vai projekta nedēļās, un tas ir kontrolēti blakus darbiniekam. Un tas ir ļoti, kad viņi ļoti ilgojas, pēc tam pierod, Un tas, kad tu nevari brīvi kaut kur aiziet, man liekas, tās ir tas pirmais, ar ko saskarās. Bet, vispārīgi varbūt jau var piebilst, tad tās vajadzības tiem jauniešiem jau ir īstenībā kā jebkuram jaunietim, kurš arī atrodas brīvībā. Tas cilvēks autoritāte, kuram sekot, tāpat arī savu veidu piederība vai tā siltuma sajūta, socializēšanās ir ārkārtīgi būtiska, jaunu iespaidu gūšana, un tad to mani kolēģi Cēsīs to, protams, dara visu iespējamo un, godīgi sakot, arī neiespējamo, kas ir tiešām kolosāls darbs, bet liela daļa ir arī tas, ko mūsu brīvprātīgie palīdz šajā procesā. Jā. Ļoti daudz palīdz. Tas ir atbalsts, teiksim. Viens ir ko Lāsma pieminēja šīs programmas. Viens ir, kad mēs mācam, otrs, kad viņi praktiskajās aktivitātēs to visu var pielietot. Un šobrīd mums ir iestājusies tāds jauns posms, kad jaunieši, mums ir sabiedrības līdzdalības projekts, kur paši jaunieši veido aktivitātes priekš citiem jauniešiem, raksta vēstules, domā, ko aicināt, ar kādu mērķi. Un kā viņi aug, tas ir tas atbildības uzņemšanās un tas, ko viņi dara, ir ļoti, jo protams, es nevaru noslēpt, mums ir motivēti jaunieši un ir jaunieši, kas vēl domā, pie kā viņi grib būt, un ir tādi jaunieši, kas domā ātrāk tikt ārā un turpināt to, ko viņš ir izdarījis, jo šis nav tas brīdis, kad viņš grib apstāties. Bet es ceru, ka mums izdodās no tiem arī jauniešiem pārvilināt šajā otrā pusē tādu diezgan lielu skaitu, kad viņi ir ieinteresēti, jo šodien es nejūtu nevienu, kas būtu kaut kādā veidā negribētu kaut ko. Un kā ar šo te izaicinājumiem tieši tajā resocializācijas posmā, kas ir tad, kad jaunieši atgriežas no ieslodzījuma brīvībā, kas ir šie te lielākie izaicinājumi tajā brīdī, kā jūs vērtētu? Un vai brīvprātīgie kaut ko tajā brīdī var darīt un vai dara? Jā, varbūt jautājums Lāsmai, varbūt Terēzai tieši par šo te palīdzību. Un palīdzēju atcerējos pie viena. Tātad arī skatītāji droši tie, kas ir pieslēgušies tiešraidē, droši varat uzdot jautājumus, izmantojot tie, kas ir klātienē. Varbūt tūliņ redzēsiet QR kodiņu, bet droši varat jautāt klātienē arī mutiski paceļot vienkārši roku, bet ja nu gadījumā tā roka neceļas kaut kā, tad droši varat izmantot arī rīkus, atverot slai.do un ievadot šo ciparu kombināciju, kas ir redzama uz ekrāna, atsūtīt anonīmi jautājumu, bet visādi citādi droši varat arī jebkurā brīdī ja nepamanīšais, pamanīs dalībnieki, tā kā droši varat to izmantot, bet jā, tad atgriežoties pie izaicinājumiem, tad, kad cilvēks, kas bijis ieslodzījumā, dodas atpakaļ sabiedrībā. Es varbūt paņemu. Ir ļoti dažādi, tas ir ļoti individuāls tās grūtības ir, bet ir kāds, kam jāatgriežās, kurš ieslodzījuma laikā ir, principā viņš ir dzīvojis ārpus ģimenes aprūpas iestādē un ieslodzījuma laikā viņš ir atskaitīts no šīs tas iestādes un principā viņš ir viens. Viņam ir jāsāk viss no nulles. Un tad ir tas, ka viņam tādu drošu cilvēku apkārt nav. Un tad ir tad, kad mums ir arī bijis, kad ir nodots brīvprātīgo rokās un tad ir jaunieši, kuri atgriežas, viņi ir jūtami izauguši, bet viņš atgriežas atpakaļ turpat ģimenē, kura nav augusi un kura nav gribējusi attīstīties, jo viņiem ir šķitis, ka viņš ir problēma, mēs neesam problēma.
Un tad arī ir vajadzīgs šis atbalsts un tāda viena jaunieša teiktais ir tas, kad es tā biju pieredzis ieslodzījumā, kad visu laiku ir kāds blakus, kad izejot ārā, man arī bija blakus cilvēki, bet man bija tāda dīvaina vientulības sajūta, ka tu esi beidzot, ka tu esi viens, ka tagad tu pieņem lēmumus un nebūs vairs tā, ka tev atnāks kāds palīgā, ja tu nejautāsi, vai tāda, principā tāda, jā, ka tu paliec viens, tev ir tā vecā puse, tā aizmugure, kas tev aicina, un tad ir tā jaunā izvēle, ko tu esi izvēlējies, bet tev cietumā likās, ka tu visu varēsi. Kad mēs sapņojam, mums arī liekas, ka es tagad atbraukšu uz Cēsīm, es tur nolikšu smilšu laukumā mašīnu, un es būšu pēc 5 minūtēm jau šeit. Un nav, un nenotiek tā, kā mēs bijām plānojuši, un ir viena, un ir otra aizķeršanās, un tur mums atsaka, un tur mums tas, un tad brīdī viņi apjūk, un tad sākās tā otra puse. Vai viņš meklē palīdzību vai nē? Ļoti bieži viņi uzskata, ka palīdzības meklēšana tas ir ļoti liela vājuma izrādīšana. Mēs cenšamies to mācīt, ka nē, ir jājautā, un tad jau jā. Viens jaunietis ir tieši tā arī tika piesaistīta Terēze, arī nezinot, vai viņš nepateiks, nē, paldies, man nevajag. Bet sadarbība vēl joprojām turpinās. Es varbūt šeit gribētu papildināt, ka man ļoti patīk, kā Lāsma pieminēja to stereotipisko domāšanu par cietumu, kā par briesmīgu vietu, kur var nonākt cilvēks un kā viņš tur cieš, bet patiesībā bieži vien, un mēs to dzirdam arī no pašiem ieslodzītajiem, kad viņi saka, paldies Dievam, ka es te nonācu, jo savādāk es būtu aizgājis bojā, piemēram, jā, vai būtu noticis vēl kaut kas ar viņu sliktāks. Un diemžēl, vai par laimi, vai diemžēl grūti pateikt, ieslodzījuma pieredze dažreiz ir kā tāds labs, pozitīvs burbulis, kurā viņi nonāk, vai tādi kaut kādā ziņā siltumnīcas apstākļi, no kuriem viņš pēc tam kā tāds siltumnīcas tomāts tiek izstādīts ārā, un varbūt tur ārā ir ļoti slikti laikapstākļi, varbūt vēl ir salnas, ja, un viņš vienkārši nav gatavs viens pats tur būt, un tāpēc, manuprāt, nezinu, kā ir šobrīd, bet, manuprāt, viena liela daļa brīvprātīgā darba būtu jānotiek kā reizi, kad cilvēks atbrīvojas. Jo uzturot kontaktus ar saviem bijušajiem klientiem brīvībā, kuri vienkārši turpina konsultēties, es redzu, ka viņi nav gatavi. Viņi atkrīt atpakaļ atkarībās un disfunkcionālās attiecībās, un viņi atgriež tajā pašā dzīves vietā, kur varbūt ir vardarbīgi partneri vai atkarīgi partneri vai nevesela vispār ģimenes sistēma vai viss rajons. Es atceros, kā viens klients teica, man ir jāatgriežas, es laikam neteikšu to mikrorajonu, bet, lai nav nesmuki, bet viņš teica, man ir jāatgriežas tur, un es nevaru pat uz balkonu iziet, kad man jau kāds sauc un kaut ko piedāvā. Jā, bet viņš saka, bet man nav kur citur iet, jā, jo man nav darba, un man ir tur jābrauc, tur ir mana ģimene, un viņš saka, es nezinu, kā būs. Un ziniet, kā toreiz, kad mēs strādājām un kopā ar puišiem stādījām no citroniem, un tas bija viņu brīvprātīgais darbs, starp citu, mēs ar viņiem nodarbībā stādījām citronu sēkliņas. Man tas citrons joprojām aug. Un tas puisis, kurš man to uzdāvināja kā brīvprātīgā tādu ideju, tas puisis, diemžēl, ļoti ātri atgriezās sliktajā burbulī, un es nezinu, kā viņam iet šobrīd, bet pēc atgriešanās gāja ļoti slikti, un es nespēju to citronu neizmest, viņš manuprāt, neražos, jo viņam arī tam citronam neklājas viegli, bet es nevaru viņu izmest, jā, jo tas manī uztur kaut kādu tādu cerību, ka kamēr citrons ir dzīvs, ka varbūt arī puisim vēl ir kaut kāda cerība. Tā. Jā, paldies. Es varbūt papildināšu
par brīvprātīgo darbu ārpus ieslodzījuma vietām. Jā, mums šajā projektā, kurā es iepriekš strādāju, mums sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu mēs izveidojām arī tādu brīvprātīgā darba formu, kas saucās līdzgaitniecība, ko es iepriekš arī nedaudz pieminēju. Un tas ir tieši šis brīvprātīgais darbs, tā, kad cilvēks atbrīvojas, tas ir kā tāds mentors, tās ir 1-pret-1 tikšanās tieši ar šo te ideju, ka blakus ir kāds cilvēks, kurš nav no tavas pagātnes, lai kāda tā pieredze arī būtu, kāds, kurš var dot tev padomu, kāds, kurš ir arī apmācīts tā skaitā un kuram ir šīs zināšanas dotas, lai būtu tieši šis te atbalsts. Un jūsu priekšā šobrīd arī ir divi līdzgaitnieki, jo arī gan Ginta, gan Terēza arī ir līdzgaitnieki un darbojas Valsts probācijas dienestā kā brīvprātīgie. Tad droši vien jūs varat papildināt. Jā, varbūt lūdzu varat ieskicēt līdzgaitniecību. Kas tas īsumā ir un ko dara līdzgaitnieks vai līdzgaitniece? Īsumā. Normāli. Piedod. Jā, būtībā, ja runā par šo programmu, kas Valsts probācijas dienestā, jā, tad tas atkal ir brīvprātīgi cilvēks, kurš satiekoties pirmo reizi ar bijušo ieslodzīto, iepazīstas un mēģina saprast, vai viņiem veidosies sadarbība. Jautājumi tur visdažādākie, gan sociālo lietu risināšana, varbūt vienkārši brīvā laika pavadīšana, varbūt vienkārši pēc tik daudz gadiem kāds ar mani uz kino aizies. Ja? Un tas arī ir piedzīvots, un tur brīžiem ir sajūta, kad man kā brīvprātīgai vairāk kājas trīc no uztraukuma, ka viņš pirmo reizi pēc cik gadiem ir kino nekā viņam. Ja es palūkojos uz sevi kā brīvprātīgo, man gribās teikt pilnu komplektu, ja, tad tas ir jau iepazīšanās un kopā būšana cēsīs ar jaunieti, tam ar jaunieti, kurām ir gana ilgs termiņš, vēl jābūt tur, kur viņš ir nonācis, tad pamazām veidojam sadarbību un saprotam, kādas viņa vajadzības lēnām pamazām būs, ko viņš gribēs sasniegt, ko viņš saprot. Mācamies sociālo dzīvi ārpus. Kur būs jāiet, kas būs jādara, kā tas viss notiks. Un protams, kad pirmā brīvības elpa bieži vien var novest reāli no ceļa arī tas, kas ir izdomāts. Un tā mana personīgā pieredze ir, ko es pāris dienas atpakaļ skaļi runāju, bet mana personīgā pieredze ir tāda, ka ja mēs esam jau strādājuši kopā cēsīs, tātad jau ieslodzījuma vietā, tad, kad ir atbrīvošana, esmu klāt, eju iekšā ieslodzījumā, man dot lapu parakstīt, ka es esmu tas cilvēks, kurš paņem šo jauno cilvēku tālāk braukt tur, kur viņam ir jānokļūst. Un tālākais brauciens mums ir bijis tālu pie Krievijas robežas. Un piedzīvotais gan man pašai satraukums, prieka sajūta, laimes izjūta, atbildības sajūta, gan arī šī puiša trīcēšana un ar bailīgu skatienu lūkošanās uz tām durvīm, no kurām viņš tikko ir iznācis ārā. Mani tur atpakaļ neparaus. Es domāju, par to mēs pa ceļam parunāsim. Kā ir ar to paraušanu, neparaušanu? Tur jautājums. Jā, droši. Jā. Man ir viens jautājums par vai cilvēks, kas tikko atbrīvojas un izcieta savu sodu, vai viņš var kļūt par brīvprātīgu un būt, piemēram, līdzgaitnieks citam atbrīvotam, un vai viņš var būt brīvprātīgais cietumā, vai respektīvi jau brīvprātīgi atgriezties turpat, kur viņš pavadīja, vai vispār tas ir, un ja nē, tad kāpēc nē, un nenotiek, vai nedrīkst, vai kā ar to ir?
Jā, valsts probācijas dienestam ir tā, ka kamēr šis cilvēks ir viņu klients, tad viņš nevar kļūt par brīvprātīgo, bet ieslodzījuma vietu pārvaldē ir šādi stāsti, kolosāli stāsti, kur bijušie mūsu klienti ir kļuvuši par brīvprātīgajiem. Mums ir dāma bijusi arī, kur ir izcīnījusies ar atkarībām un pēc tam nākusi stāstīt savu pieredzi un mācījusi dažādas prasmes gan sievietēm, gan vīriešiem un devusi iespēju saprast, kuras var iegūt bez maksas izglītību, kurus var skatīties visādus kursus, kur vēl kaut ko, un, teiksim, parādīt nedaudz to ceļu, kādas ir iespējas. Un, protams, ka šie cilvēki, kuri jau savas ādas izbaudījuši šo pieredzi, viņos ieklausos vislabāk, un ja viņi ir spējuši izdarīt kaut kādu tādu soli būtisku, tad, protams, tas ir ārkārtīgi vērtīgi ieslodzītajiem. Tad mums ir brīvprātīgais, kurš ir tikko parakstījis brīvprātīgā darba līgumu, mums aprīlī bija apmācības. Viņš savukārt bija mūsu klients pirms gadiem, laikam 12, un tagad viņš cepa ļoti garšīgas kūkas un nāks mācīt ēst gatavošanas prasmes Jelgavas cietumā. Tad mums ir brīvprātīgais, kurš pats atrodoties ieslodzījuma vietā, dibināja šaha klubu. Un, tagad, kad viņš ir atbrīvojies, viņš atgriežas tur, lai turpinātu mācīt šīs te prasmes. Un tas ir ļoti skaisti un kolosāli. Mums ir ienācis jautājums tieši par šo pašu tēmu, vai var iet pie brīvprātīgā pie viena konkrēta cilvēka, vai, kas nosaka, kas ir tie, kas iet uz konkrēto nodarbību vai tikšanos, vai to izvēlas brīvprātīgais, vai to izvēlas, kā tas notiek? Es varu par mūsu iestādi pastāstīt, jā, kad sākumā es noskatīju, kuram vajag. Un tad pieaicināja, bet tagad jau šobrīd jau mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, kad mums atnāk šie te brīvprātīgie, bet tas vairāk par mentoringu, kad veidojās šie te kontakti, es negribu teikt pāri, bet kontakti, un tad jau tiek izlemts, vai mēs gribam turpināt komunicēt arī individuāli, vai mums pietiek šeit grupā strādāt. Tā kā tas resocializācijas daļas darbinieks ir tas, kurš skatās tās vajadzības, jo brīvprātīgais jau par viņiem nekā nezina. Mēs arī, lai teiktu, kad ļoti mēs pastāstam varbūt par rakstura kaut kādām lietām, no kā uzmanīties, bet par ko viņš atrodās tur, tas nav vajadzības. Viņi paši izstāsta un, man liekas, ļoti ātri par ko viņš šeit atrodās. Un tieši, ja runājam par šo te līdzgaitniecību un visu, tad, kā mēs ar Terēzi jau vienojāmies, runājām reiz, kad ir forši tas, kad viņi nāk iekšā, viņi zina viņu pagātni, viņi ir kopā atbrīvošanas brīdī un kopā plāno nākotni. Un tas ir tas svarīgais, nevis kad mēs satiekamies pēc tam, bet kad man ir tas drošais cilvēks, kuram es zinu, ka es varu pazvanīt, ka man ir tas numurs, kur es varu doties pie kā. Bet jā, tās vajadzības principā noskata resocializācijas daļas darbinieks un arī šie te puiši, kuriem es zinu, ka pie viņa nebrauc. Es zinu, cik ilgi, es zinu, kad teiksim, viņam ir tādas komunikācijas grūtības un viņš izvairās no citiem kontaktiem. Mums bija puisis, kas pusgadu gandrīz nevienu nerunāja, un tad, jā, šobrīd dzied dziesmas, spēlē ģitāru. Svin dārza svētkus šodien, jā, varbūt. Man ir jautājums mūsu tehniskajai komandai. Mums ir būtībā ļoti drīz jātuvojas diskusijas izskaņai, bet mums ir vēl pāris jautājumi, vai mēs drīkstam mazlietiņ pārsniegt šo te laiku. Tas nebūs ļoti daudz, jā, man māja ar galvu, tad es izreiz ķeršos klāt, tas joprojām par izaicinājumiem un šo te, kā un vai tiek strādāts ar jauniešu psihisko veselību, ņemot vērā, ka ieslodzījums var jaunietiem būt ļoti, ļoti liels pārbaudījums tieši psiholoģiskā ziņā. Jā, tas varbūt Gintei Lāsmai. Jā, mums ir konkrēti mūsu iestādē ir gan psihiatrs, gan psihologs, kas viena konsultācija ir visiem, un tālāk jau ir tie, kuri izvēlās, ka viņi turpina sadarbību, tie, kuri šobrīd saka nē,
Tāpēc mums ir šobrīd saka nē, tie tiek motivēti, dažreiz viņi sākumā saka nē, ejot grupā, viņi saprot, kādas problēmas vai grūtības viņiem ir, un viņi turpina. Jā, mums principā 70% tā intensīvi apmeklē. Jā, paldies. Un jautājums, vai neformālā ieslodzīto hierarhija, par ko runāts ECT spriedumā D, kāds tiešām zinātājs ir rakstījis jautājumu, pret Latviju kalpo kā šķērslis jauniešu resocializācijai, un kā ir plānot šo te hierarhiju mazināt. Visticamāk, šai tēmai arī varētu veltīt atsevišķu diskusiju, bet varbūt ieskicējot, mēģinot īsi piedod, tieši tāpat kā Terēzei. Jā, Ginte? Mums tas netraucē absolūti. Vai tu jūti šodien kādu? Nē. Iespējams, tas ir tā mazā cietuma brīnums. Es strādāju 15 gadu ieslodzījuma vietā šajā, un bija sākotnēji, ka es sāku strādāt, bet šobrīd ir mēģinājumi, jo jaunieši brauc pie mums no ģimenēm, kurās tas ir jau pat mājā, nevis tikai cietumā tā subkultūra, bet ka mājās jau viņi dzīvo kā pēc kaut kādiem noteikumiem. Mums vairāk ir tā problēma ar ielu likumiem, ka viņi, tie bērni, kas ir mums šobrīd ir origo bērni, kā viņus dēvē, un tad viņi nāk ar saviem tādiem, nezinu, tādiem, kā viņi ir pieraduši. Un mums vairāk ir tie, un tad mēs kamēr atkal visu izlīdzina, bet tā, lai teiktu, ka tāda īstena cietuma subkultūra, nē. Un tas ir cēsu pieredze, jā. Ticu, ka jā, ka šim jautājumam varētu tiešām veltīt atsevišķu sadaļu. Un tad jautājums, kā var kļūt par brīvprātīgu? Ar ko sākt? Lāsma, zinu, ka mājaslapā tev ir vesela atsevišķa sadaļa, ko tu arī man atsūtīji. Ļoti strateģiski. Tā bija gan, jā. Tātad, lai kļūt par brīvprātīgo, es laikam vispirms aicinātu saprast, kas ir tā jūsu iniciatīva, kur jūs gribētu nest, kas ir tās jūsu zināšanas, prasmes un iespējas, novērtēt arī to laiku, cik daudz jūs tam varat veltīt, jo mums ir svarīgi, ka tas notiek regulāri, ka tas nav tāds vienreizais pasākums, it sevišķi tas ir svarīgi ar jauniešiem strādājot, bet īstenībā ar jebkuru. Tā kā, saprast to regularitāti, kuru ieslodzījuma vieta, sava tā iniciatīva, tad ir jādodas uz ievp.gov.lv mājaslapu. Tur atradīsiet brīvprātīgā darba sadaļu, aizpildīsiet, uzrakstiet ieslodzījumu vietu pārvaldu, un Google jums atradīs mūsu mājaslapu. Tur aizpildīsiet pieteikumu, un nākošās apmācības mums ir paredzētas novembrī. Tā kā jūs varat pagūt pieteikties. Un būs neliela izvērtēšana, intervija, satiksimies tiešsaistē, aprunāsimies, novērtēsim viens otru un tad virzīsimies tālāk uz apmācībām. Apmācības ir diezgan intensīvas, 2 pilnas dienas, jārēķinās ar piekdienu un sestdienu. Un tad jau mēs parakstīsim brīvprātīgā darba līgumu un aicināsim jūs uz pirmo vizīti ieslodzījuma vietā. Tāds ir ceļš. Es šito procedūru neesmu gājis cauri, bet, ja jums interesē Liepājā, tad droši sazinieties ar biedrību Radi vidi pats, vai Instagramā, vai Facebookā, vai personīgi meklējiet tas uzreiz, varat arī pie manis pienākt. Tā kā arī Liepājā šī procedūra ir mazliet cita, bet jā, iepazīstamies un saprotam vērtības un vajadzības un kopīgo ceļu, un, protams, tad ir ieslodzījuma pārvaldes puse, kur viņi pārbauda savus jautājumus, kas viņiem ir aktuāli tieši sadarbības turpināšanai. Bet jā, tā kā pirms došanās ieslodzījuma vietā noteikti brīvprātīgie tiek sagatavoti, ko tas nozīmē. Mums bija arī tāda neformāla tikšanās tieši ar resocializācijas daļas pārstāvjiem. Mums Liepājā vispār bija fantastiska komanda, kas mūs sagaidīja, ka mēs devāmies ieslodzījuma vietā. Es ticu, ka tā ir arī citur, bet resocializācijas daļā Liepājā bija tik iedvesmojuši darbinieki, kas kopumā mums stiprināja to mūsu kā brīvprātīgo, kā vienkārši, parasti jaunieši, tādi bišķiņi traki varbūt, kam tā kā patīk tā ideja, varētu tikt ieslodzījuma vietā un kaut ko darīt, un kā tas varētu būt, ko tas varētu nozīmēt. Mēs tajā brīdī ļoti daudz ko nezinājām no tā, un tieši ieslodzījuma vietas darbinieki bija tie, kas mums arī iedvesmoja Liepājā un stiprināja. Un mums ir vēl jautājums? Jā, droši.
vai jaunā Liepājas cietuma izveide varētu jauniešus tā kā ietekmēt aktīvāk izpildīt resocializācijas plānu, kas nav saistīts ar cietuma neformālo hierarhiju, tāpēc, ka šobrīd, pēc manām domām, tas ļoti ietekmē viņu resocializāciju, vai Liepājas cietums būs kā motivācija un spēja izskaust vispār neformālo cietuma hierarhiju. Jā, paldies liels par jautājumu. Kā jau Ginta minēja, tad jaunieši mums atrodas cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, bet uz Liepājas cietumu mēs tiešām visi skatāmies ar lielām cerībām un lielām gaidām. Viena no tām svarīgākajām lietām ir pirmkārtām infrastruktūra, kas ir piemērota, kas ir mūsdienīga, jo šobrīd, kamēr Liepājas cietums nav uzcelts, vidējā infrastruktūras tas vecums ir 100 gadi. Tā kā jūs varat iedomāties, kādi ir tie apstākļi ieslodzījuma vietās. Tā kā no šīs puses, no infrastruktūra, tas palīdzēs, protams, arī šo resocializāciju nodrošināt, jo būs piemērotas telpas. Jo, piemēram, Liepājā mums ir ārkārtīgi mazas telpas, kur ietilps varbūt 6, 7, 8 ieslodzītiem brīvprātīgais, lai spēlētu galda spēles. Tur jau tās iespējas būs daudz plašākas. Būs dažādas vairākas telpas mācībām un dažādām nodarbībām atvēlētas. Kameras būs mazākas. Un tas arī ir tas par jautājums par subkultūrām, ieslodzījuma vietām. Atkārtošu jautājumu, lai tie, kas tiešādē dzird, vai jaunais cietums līdzināsies Olainas ieslodzījuma vietas principam, izkārtojumam tieši? Par tik smalku es nemācīšu atbildēt, bet tas, ka tas būs jauns, moderns, ar dažādām iespējām, ar mazākām kamerām, tādā nozīmē, jā. Varat doties atkal uz mūsu mājaslapu un tur apstīties vizualizācijas, un mēs pavisam drīz ceram arī atklāt jauno cietumu, tā kā gaidīsim jūs varbūt tur ciemos kā brīvprātīgos. Ja par subkultūru tiešām vide daudz dod, un teiksim, tā maiņa mums arī sākās tieši tad, kad mēs esam diezgan jauns cietumiņš, Cēsīs, tas korpus dzīvojamais tika renovēts 10 gadus, vairāk bišķiņi atpakaļ. Mums ir ļoti līdzīgs, kā nav tik moderns kā tagad Liepāja, bet ļoti līdzīgi, kameras ir gandrīz tādas pašas, bet arī ļoti mainīja tas, kad jaunieši vairs nedzīvoja pa 31 istabā, un 2 stāvu gultās, bet viņiem ir šobrīd mums dzīvo pa vienam kamerā, un viņi var pa dienu, viņi visi atrodas kopā, bet vakarā viņi var mierīgi doties savā istabā un savā teritorijā, kur viņus neviens netraucē un atpūsties. Jā, Agata, droši. Man ir jautājums tomēr par Liepājas cietumu. Kas būs tas, kas noteiks, kas nokļūs Liepājas cietumā? Jo tas būs jauns un tukšs, un kā tas tiks piepildīts? Jā, mums, piemēram, līdz ar šo jauno cietumu uzcelšanu vecos cietumus mēs pamazām slēgsim. Tā, piemēram, Jelgavas cietumu mēs slēgsim, atsevišķu nodaļu Daugavpilī mēs slēgsim, un tad klienti tiks pārvirzīti uz jauno. Un šādā veidā tiks pārvirzīt uz turieni, jā, bet tieši kā šī procedūra notiks, es nemācēšu pateikt, es vairāk par to brīvprātīgo darbu. Jā, paldies. Un noslēgumā aicināšu padalīties mūsu diskusijas dalībnieks. Kas ir tā sajūta, ar kādu jūs parasti visbiežāk aizejat no tikšanās ar jauniešiem ieslodzījuma vietā? Kas ir tas, ko jūs paņemat līdzi? Prieks. Prieks, gandarījums, pieņemšana, prieks. Es arī gribu pateikt prieks, bet es domāju, pagaidām pietiks ar šo vārdu. Bet es domāju, izejot no ieslodzījuma, no nodarbības, es vienmēr sagaidu jauno nodarbību. Un tā ir kaut kāda aizraušanās, kā atkal satikt tas cilvēks, jo mums izveidojas tāda koru grupa. Un viņi arī ļoti grib izmēģināt kaut ko jaunu.
Un ar tādu domu es izēju tur, ko es vēl varu kādu galdaspeļu pasauli, es vēl varu viņiem atvērt, neskatoties uz to, kādā ierobežotā vidē viņi atrodas. Tāda doma. Jā. Varbūt tā iziešana nebeidzās uzreiz ar visām šīm emocijām, izjūtām, jo es atļaušos palepoties, jā? Droši. Šis ir tas brīdis. Šis logo ir puišu izveidots. Nosaukums projektam kopā būt. Tas ir viņu radīts. Un es nevaru iedomāties, ka es varētu pie viņiem aizbraukt kādu reizi, neuzvelkot šo te kreklu. Ļoti skaisti. Jā, Ginta. Vai ir tu ikdienā? Kas ir tā? 15 gadus. 15 gadus. Es nezinu, reizēm ir izēj no darba un liekas, ārprāts es vairs to negribu. Bet atkal, braucot uz māju, tik daudz idejas. Kur mēs bijām, Terēze, kad es tev sūtīju? Un tikai šito... konferencē, jā. Un man visu laiku smadzenes strādā tā, mums vajadzētu vēl to, šito, mums vajadzētu uzrunāt vēl šito, mums vajadzētu uzaicināt šito, un tad vai mums pietiks ar 2 gadiem visas tās idejas, viņas visu laiku nāk. Un, jā, nogurums ir ļoti, jo viņi prasa nenormālu uzmanību un visiem ir vajadzības, un viņiem tik šausmīgi gribās runāt un padalīties un pastāstīt un palielīties. Bet tad tu piekūsti, tad atkal saņemies un atkal viss ir kārtībā. Un tad šodien arī pasākums notika, tad, kad tu sajūti to viņu, to sajūtu, ka viņi visi tiešām nekādu starpgadījumu vai kaut kādas dūsmas vai kaut kas, viņi tiešām tik forši izdzīvojās un tad atkal baterijas ir pilnas. Vai pēc ģimenes dienas tā spēle tik ļoti forši aizgāja un vecāki tev nāk klāt un saka, ak, Dievs, mēs tā ar viņu parunājām, mēs nekad neesam tā runājuši. Un viņš tik forši varēja pateikt un atbildēt, un tagad mēs iepazinām viens otru tuvāk. Un tas atkal uzlādē tā baterijas augšā un atkal tā, gribās tad censties, jā. Jā, es tagad domāju, kā man, ar ko man sākt, bet laikam tas, kas mani piepilda, esot klātesoša kādās brīvprātīgo aktivitātēs vai arī pašai piedaloties, organizējot, tad man laikam tās emocijas ir tas, ko es iegūstu kā savu gandarījumu, tas, ko es spēju sagādāt un iedot kādam, un tas piepilda ar tādu dziļu jēgu vienkārši. Jā, man nāk prātā 2 sajūtas, konsultējot jaunietis, kas ir jau atbrīvojušās, bet tas kontakts ir palicis, tad man dažkārt ir bijis uztraukums, jo man nav brīvprātīgā darba līgums, bet viņas vēršas, kad viņas grib kaut kādu atbalstu saņemt, un parasti tas notiek tad, kad ir jau slikti. Un tāpēc man ir uztraukums. Un bieži vien, protams, mēs šķiramies ar tādu manu sajūtu, ka man ir kaut kāda cerība. Ja? Tātad uztraukums un cerība būtu tās manas izjūtas. Jā, paldies. Paldies. Es ceru, ka kaut ko no šiem te atslēgas vārdiem arī mūsu šīs dienas skatītāji, kas pievienojās šeit klātienē Cēsu pils laukumā Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras teltī, ka arī jūs paņemsiet līdzi ko jums vajag paņemt līdzi, un visādi citādi ceru, ka paņemsiet līdzi arī Lāsmas mudinājumu pameklēt informāciju par brīvprātīgo darbu ieslodzījumu vietās viņu mājaslapā ievp.gov.lv, bet visādi citādi saguglēsiet, ticu, pēc pareizajiem atslēgas vārdiem. Teikšu paldies mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem, Sergejam jāatrod ir vārdu un uzvārdu lapiņa. Sergejam Morozovam no Liepājas, Terēzē Lolitai Nicmanai, no Siguldas un daļai Cēsīm arī darba, Gintai Vācietei no Cēsu audzināšanas iestādes un Lasmai Kokorevičai no ieslīdzījumu vietu pārvaldes un Elīnai Brilai no
no bijušās ieslodzījuma. No bijušās ieslodzījuma vietas. Paldies visiem, paldies skatītājiem, paldies par klātbūtni. Paldies Lampai. Paldies, JSPA. Uz tikšanos. Izmantošu gadījumu. Varbūt kāds ir, kas ir gatavs mācīt mūsu jauniešiem dambreti vai šahu. Droši neformālā vidē varat satikt mūsu dalībniekus arī šeit pat Cēsu pils parkā. Laukumā. Uz tikšanos.